Čau visiem maniem sekotājiem. Šodien padzīvošos atkal pa siltumnīcu, jo ārā līst lietus. Augusta beigas, tas ir normāli, ka līst lietus. Laukā pamatā viss ir apdarīts, vairāk vai mazāk sāksies tikai tīri novākšanas darbi un sagatavošanās pašam rudenim. Savākt dobes, sakopt teritoriju, kā tādu, kaut ko tādu būs jāsāk darīt. Šodien iekšpusē siltumnīcā mazliet par melonēm. Šīs jau tādas maziņas. Par ārbūziņiem, kas jau ir aizmetušies vēl. Šeit ir vēl viena melona. Šito jūs neredzat, bet to es pēc tam parādīšu. Par gurķiem, tomātiem, sarkanajiem, baltajiem un dzeltenajiem mazajiem čerīšiem. Un kas nav mazsvarīgi, kas ir ļoti interesants, starp citu, un pirmo reizi vispār manā dārzkopības, kā teikt, pieredzē, ir aizmetušies kivano. Tos arī es parādīšu tūplānā, kāda viņi izskatās. Es ļoti priecīgs par kivano, šausmīgi. Tātad, par melonēm. Melonas šogad man ir ļoti daudz siltumnīcā. Salīdzinoši ļoti daudz. Visa šī mala ir pilna ar melonēm. Tur viens kaut kāds arbūziņš ir iesprūdis. Šis arī ir maziņš arbūziņš iesprūdis. Šeit būs vēl mazāks viens. Šitas jau izskatās vairāk pēc arbūzi. Tālāk ir zaļas. Es nezinu, kā viņas saprast, kad viņas ir gatavas, bet man baigās aizdomas, ka noteikti jau, ka vēl nav. Šī drīz jau būs gatava melona. Redziet, kādas lielas. Šī būs dzeltena. Uz viena stāda šī man ir divas skaistas melonas izaugušas. Šeit būs vēl divas mazas melonas. Visas sietiņos iesietas. Augšā man ir viens skaists arbūs. Viņš arī kaut kā dīvaini aug tāds uz augšu, tāds locās. Tā kā šis, piemēram. Ziet, viņš uz augšu kaut kā locās. Dīvains arbūs. Tas par meloniem. Ir 3 šķirnes melonas. Šīs būs dzeltenās parastās, tādas, ko veikalos var nopirkt. Šīs arī būs tās, ko var nopirkt veikalā, līdzīgi tādas, bet viņas ir tādas lielas zaļas. Interesants. Un vēl ir šī. Šī melona ir savādāk, jo viņai iekšā ir oranži. Parādīšu, kāda izskatās, jo vakar vienu oranžu melonu es jau apēdu. Kilograms melonu. Tāks. Jāpaņemš pusē jāapskatās, kā izskatās. Paskat, kāda oranža iekšā skaista. Tieši tāda pat tā kā pirmā. Tikai jā, tas izskatās savādāk, ka šī dzeltenāk. Wow, kā smaržo. Drausmīgi sulīgi, paskaties. Rītīgi feini. Poši. Žēl, ka tas ir hibrīds. Tā varētu piesēt tās pašas sēklas. Nākoši gan tieši tie pašā vietā. Un viņi tā melona nāk vēl labāk. Tad ir šie. Šie ir White Beauty. Baltie tomāti saucamie. Viņi ir tādi tā kā bēšīgi. Šī ir šķirne. No šiem es noteikti paņemu sēklas. Man jau mājās ir sagatavots jau sēklas, kuras nolikt žāvēties. Izkautēsies un nākošā gadā stādīšu tikai no tādām sēklām, kas ir augušas šeit siltumnīcā pirms tam. Tas nozīmē, ka būs bišķiņ labāka raža nekā šogad. Tā vajadzētu būt, tas tāds kaut kāds selekcionēšanas triks. Noņem sēklas no tiem, kas aug
tepat siltumnīcā, un turpat siltumnīcā arī nākošos iesēju un izaudzē. Un man, protams, ir arī sarkanie. Šie ir mani vismīļākie tomāti. Šie ir hibrīdi Adam F1 saucamie. Ļoti garšīgi. Nav miltaini, man nepatīk miltaini. Citiem patīk tie lielie miltainie tādi, man nevisai. Man patīk tādi, kas ir tā kā čerī tomātiem līdzīgi. Tas ir kraukšķīgi tādi un forši. Parasti apaļi sarkani tomāti. Un gurķis. Šo es biju aizmirsis vispār to gurķi, ka viņš man te tāds ir. Tāpēc viņš man ņēma un izauga, un es viņu vairāk arī neaiztieku, lai viņš tāds arī paliek. Baigi. Jo sēklas no viņa tāpat nevar noņemt. Šis gurķis ir hibrīds. Tā kā nav varianti. Un šie ir foršie čerīši, cereza. Šausmīgi garšīgi un feini tomāti. Ritīgi labi ražo. Aug tā kā džungļi. Viņus it kā vajadzētu retināt, bet es nekad neretinu. Tad, kad apakšā jau vairāk nekādas augļas viņas nedod, tad es nogriežu tikai nostās nevajadzīgās lapas, bet pamat augšā es atstāju visu kā ir. Tādi skaisti. Pilnīgi noteikti mans gods un lepnums. Kivano. Ir aizmetušies kivano. Tie ragainie lielie gurķi, kurus pārgriežot uz pusēm, viņi izskatās pēc kivī. Šeit ir vēl maziņš kivano aizmeties. Un tie kivano, šeit ir vēl viens. Es baigi ceru, ka man viņi būs vairāki. Lai galu galā ir arī kaut ko no sēklas, ko paņemt, lai nākošā gadā var stādīt. Sēt tieši no tiem pašiem, kas šeit jau ir auguši. Viņi augs labāk. Es baigi ceru, ka man būs kāds, ko pārgriezt uz pusēm un parādīt, kāds viņš iekšpusē izskatās. Gan jau, ka jūs veikalos esat redzējuši kaut kur, kad tirgojās tādi, viņš šausmīgi eksotisks laikam skaitās. Nav ne jausmas. Es pat nezinu, kā viņš izskatās vai kā viņš garšo dabā. Bet es ceru jums to parādīt. Šis ir arbūzs ar nosaukumu Orange Globe. Viņam vajadzētu būt iekšā oranžam. Ja viņš vispār man nogatavosies, tad būs baigi kruti. Jo pašlaik izskatās, ka pārāk maziņš. Un sezona iet uz beigām var jau būt, ja vēl būs foršs silts, tad viņš arī izaugs, bet baigās cerības. Cerība jau vienmēr ir, bet kā tur gala rezultātā sanāks, to jau redzēs bišķiņu vēlāk. Bet jā, ja pārgriežas pusē, viņam jābūt oranžam. Tā kā tā ir melonija, ko es pārgriezu. Tā gan bija laba. Vēl es savā siltumnīcā tagad pašā vasaras beigās rudenī esmu iesējis atkārtoti redīsus, kas jau ir baigi forši izlīduši augšā. Un baigās aizdomas, ka viņi bišķiņu pastīdzējuši, bet tas sīkums. Šeit man vēl strīpiņā nāk salāti, kas būs pilnīgi noteikti, jo viņiem ir kaut kādas 3-4 dienas, un viņi jau diezgan izlīduši, jau kaut kāds centimetrs jau noteikti ir. Un dilas arī man, dilas tos skušķīšos, kas aug. Nevis lielās, kas ir tādas laukā, kas ir, kur visās malās izsējās, bet tieši tās, kas ir mazā auguma, tādas kušķīšu dilas. Viņas baigi forši var hops noņemt nost, sasmalcina saldētavā iekšā un sasaldē. Vēl šeit pat priekšā var redzēt, ir paprika. Paprika man siltumnīcā ziedēs pirmo gadu. Pagājušā gadā man uzziedēja, bet viņu uzziedēja kaut kādā novembrī. Tas jau loģiski pa vēlu. Tā kā šogad nav baigi karstā vasara, tad paprikai diezgan patīk, jo man beigās aizdomas, ka viņiem tādi plus 35 grādi vispār galīgi īsti nepatīk. Tur tālāk atpakaļ vēl man ir paprikas ziedi. Vēl es esmu sapihājis zemē iekšā sīpols. Tie sīpoli, kurus es noņēmu nost, tagad, kad novācu ražu, bija arī daži tādi mazāki. Tos visus mazliet pakaltēju, galiņas noslunu zemē iekšā, lai man tagad uz rudeni būtu kaut kāda loka jau lēnā garā lien ārā. Vēl es esmu iesējis no sēklām sīpols. Tīri priekš lokiem. Ne lai būtu kaut kāda sīk sīpoli vai kaut kas vēl, bet tīri lokiem. Nekam vairāk. Gribās rudenī, lai būtu kaut kāda loka. 2-3 mēnešu laikā mierīgi. Līdz novembrim būs loka gatava. Melotrīs. Šausmīgi daudz melotrīs man. Un viņas jau tādas diezgan jau lielas, jau aizmetušās. Melotrīs es marinēju. Fiksējā marinādē, kā parastos gurķus ar dillēm kopā, ķiplociņu, viss, viņš tāds šausmīgi maiks, kraukšķīgs, tāds baigs fēnais. Un ilgajā marinādē, kas ir tāda retiķa kopā, un tad uz ziemu, tā kā pāris burciņas vēl būs jāieliek. Es domāju, ka man diezgan būs te, diezgan salasīsies.
Vēl siltumnīcā man ir šie skaistie melnie tomāti. Viņi skaitās kā plūmu tomāti, tie nav īsti čerī. Viņi nav arī tik lieli kā parastie, ir kaut kas pa vidu, tāpēc noteikti arī plūmu tomātiem viņi sauc. Tad pāris krūmiņi man ir. Pagājušā gadā es šādus iemarinēju burciņās, saliku puszaļus, jo īsti nevarēju saprast, viņi kad ir gatavi. Bet viņi ir gatavi tad, kad pazūd tās zaļās apakšiņas. Tad, kad viņi paliek pavisam melni, tad arī viņi ir gatavi. Būs feini, kraukšķīgi, garšīgi melnie tomāti. Tāds lūk neliels mini apskats par manu siltumnīcu, kas man šobrīd augusta beigās ir saudzis, kas novācams, kas ēdams. Tūlīt nolasīšu dzeltenos tomātiņus, baltos tomātus paņemšu nost White Beauty un noteikti arī Ādam F1 novākšu no sarkanos, tur čuk uz maizītes virsū, hopā sālīts pipariņu, viņi aizies vienos vārtos, tur, tie baigi ātri. Gurķus nolasīšu, gurķi man ir jau diezgan daudz salasījušies. Gaida nākošās melonas. Nevar jau sagaidīt, viņas jau smaržo, un ja melonas smaržo, tad viņas tūlīt būs gatavas. Vēl dienas, 2, 3, ja būs smuks laiks, melonas būs gatavas un varēsim šņakāt iekšā. Jānolos arī vēl melo 3, tā kā būs ko mazliet iemarinēt. Paldies, ka noskatījāt šo video. Ceru, ka bija interesanti. Nospied laiku, noteikti piesako manam kanālam. Tiekamies nākošā sērijā. Čau! Ko viņi tik asi, es nevaru saprast. Kivono ir asi, bet kāpēc gurķi tāda asi? Noteikti saknes sapinās kopā apakšā un izveidojās asie gurķi.